treneris ar tādiem bērniem strādā. Tad viņš ir vienīgā persona, kas viņš to bērnu, tās mātes bērnu, kuras sit, piemēram, citu bērnu, tad viņš ir vienīgā atbildīgā persona, kas viņu kaut kā var izaudzināt par normālu cilvēku. Ētikas kodeksi viņi ir balstīti principos. Un principi ir ļoti grūti pārkāpt. Viņa efektivitāte tiek vērtēta un noteikti pēc ziņoto pārkāpumu skaita. Tā ir pirmā indikācija, ka tas ir veiksmīgs un strādā. Čau visiem, kas mūs skatās un klausās. Mans vārds ir Rudolfs Nerats. Šobrīd pētu ar sporta pārvaldību saistītus jautājumus. Šis ir mūsu pirmais podcasts, kas ir daļa no plašāka sociāla eksperimenta, un podkāsta sarunu virziens būs tātad sporta pārvaldība ar mērķi saprast, kādai viņai vismaz teorētiski vajadzētu būt, kāda ir potenciālie risinājumi un kādas ir galvenās problēmas. Šodien mans pirmais sarunu viesis ir nopelniem bagātais, labi zināmais hokejists Rodrigo Laviņš. Sveiks, Rodrigo! Paldies, ka atnāci! Labdien visiem! Paldies, ka uzaicināji! Saki, pastāv diezgan ticama iespēja, ka drīzumā mums Latvijā varētu būt pirmais hokejists, kas ir ieguvis doktora grādu? Laikam tā varētu būt. Tā ir tā iespējamība. Pastāv tāda iespēja, jā. Par ko tu raksti doktora disertāciju? Es rakstu par vecāku atbalsta sistēmu sportā. Hokejā vairāk par hokeju, jā, bet principā tāda aktuāla tēma, kas ir arī ļoti aktuāla pēdējā laikā arī Latvijā un federācijā un treneru komitejā. Tas ir par tiem saucamiem crazy parents, jā? Arī. Gan, ne tikai vispār, teiksim, kā darīt labāk, lai jaunietis attīstītos, teiksim, kā vajag un būtu nevis tieši otrādi, jā, negatīvs spiediens no vecākiem, bet principā pozitīvs atbalsts. Ļoti labi tava tēma rezonē arī ar mūsu šodienas podkāsta pirmo tēmu, kas ir morāle un ētika sportā. Apskatīsim dažādus praktiskus piemērus, kas salīdzinoši nesenā vēsturē ir arī rezonējuši mūsu sabiedrībā. Bet pirms mēs sākam diskusiju, es gribētu tādu nelielu uzbūvēt kāršu namiņu, iedot teorētiski ietveru, lai klausītājs arī labāk izprot par to, ko vispār morāla un ētika nozīmē. Un tad ētika vienmēr ir saistīta ar rīcību, kas ir balstīta morāles principos. Tas ir attiecības starp labo un ļauno, un kas konkrētā sabiedrībā, konkrētā sfērā ir vai nav pieņemams. Un viņi ir plūstoši mainīgi, bet tie pamatprincipi galvenie ir trīs. Pirmais tā ir vienlīdzība, otrais tas ir taisnīgums, un trešais tā ir cieņa. Un pēc sporta pārvaldības teorijas vispār galvenais jautājums ir, ko mums, balstoties uz ētikas principiem, sporta pārvaldībā būtu vai nebūtu jādara. Ņemot vērā šos trīs pamatprincipus un tavu garo hokejista karjeru, varbūt tev ir kāds praktisks piemērs, ko padalīties saistībā ar cieņu, taisnīgumu profesionālajā sporta vidē. To definīciju, ko tu minēji, viņa arī tam pamatprincipam ir jābūt. Un šīs trīs lietas, ja, tās ir tās lietas, ko mēs kā treneri, pedagogi, par ko mēs esam atbildīgi. Tas ir galvenokārt. Un tas tā nav augstākā matemātika, bet tā mums izglītība arī man kā lektoram. Tās ir tās pamatu lietas, ko vispār trenerim ir jāzina. Ja? Nevis jāzina, bet viņam tādam arī ir jābūt. Par piemēriem es varu stāstīt daudz un dikti no jaunības vai no bērnības. Un mums ir visādi amizanti un netik smieklīgi gadījumi bijuši, ja? Bet es uzskatu, tie trakie stāsti, kas ir bijis, un tas nav tikai tāpēc, ka es domāju, ka tagad arī var atrast visādus, ja, tos negatīvos momentus arī sabiedrībā, bet es vienalga, es gribu teikt, ka
mēs ejam kaut kur pareizā ceļā, ejam pareizā virzienā, vienalga ar šo tēmu jau aktualizējot un runājot. Tu jau gribi tos stāstus vairāk dzirdēt, lai... Nē, stāsti mums būs vēlāk arī. Es tikai no savas puses varu piebilst, ka ir arī dažas nozares, kur ētika ar tiesībām tiek mācītas kopā. Tas, pieņemsim, notiek medicīnā, un kas attiecās arī uz sporta ētiku, kā mēs esam studiju biedri un esam apmeklējuši LSPA bibliotēku, tad tur, teiksim, latviešu valodā šobrīd trūkst arī literatūras un mācību vielas par šiem te jautājumiem. Tā kā tas būtu arī viens no momentiem, kas būtu jālabo. Bet priekšlikums ķerties klāt pie prakses. Pirmā epizode, mūsu augstākais profesionālais līmenis, horizontālas attiecības, treneris, spēlētājs, biatlona izlases treneris Ilmārs Brīcis un mūsu labākais biatlonists Andrejs Rastargujevs, kurš sāka, kurš aizstāvējās, kurš uzbruka, to laikam viņi paši zina. Rezultāts ir samežģīts plecs, salauzts pirksts, kaut kas kādam pārsists. Tātad agresija, vardarbība komandas iekšienē, augstākajā profesionālajā līmenī. Otrs piemērs vēl futbols, Raimonds Krolis un trakais itāļu treneris, kurš pēc apšaubāmas sarkanās kartītes viņam vienkārši visu skatītāju stadionu priekšā uzbrūk. Tavs komentārs par šādām situācijām, vai tev ir bijusi tavā profesionālajā karjerā pieredze, kad pieauguši cilvēki savas jomas, teiksim, profesionāļi, viens otram uzbrūk un izceļās fiziski tādi vardarbīgi konflikti? Jā, protams, ka ir bijuši, un arī pats esmu bijis iesaistījies, un tā ir normāla parādība. Svarīgi ir, vai tas ir kāda intensīva, teiksim, vingrinājuma, tur darbība, ja ir divcīņa un sporta spēlēs tā ir, un mēdz tā notikt vienkārši, ka izkaujās un paspiež rokas un ir draugi. Teiksim, manā sporta veidā tas ir pilnīgi normāli. Es neteiktu, ka tagad katru dienu tam jābūt kautiņiem, ja? Bet ja tev nav, ja netur ļaunu prātu, bet ja tā ir spēles situācija, tad tas manā sporta veidā ir pilnīgi normāli. Par šiem minētajiem visiem, kas noticis ir biatlonā un futbolā, es tur neesmu tiesīgs spriest, un es tiešām nezinu. Bieži vien var interpretēt tā, kā vajag. Bet jā, ir attiecīgi sporta veidi. Ja tas ir hokejs vai kaut vai, kā cīņu sporta veids, un ja iekarst, bet nav netur ļaunu prātu, tad tas ir pilnīgi normāli treniņa apstākļi. Ja, bet, ja ir tāds ļaunums aizvainojums uz ilgu laiku, tad tā ir trenera atbildība to mēģināt izrulēt tā, lai tas nebūtu. Tas nav pieļaujami, ja tev komandā ir, teiksim, ienaidnieki. Gribēju pajautāt arī par tavu pieredzi par tiem agresijas cēloņiem. Es, teiksim, no savas pieredzes varu teikt, ka, manuprāt, galvenais agresijas cēlonis trenerim attiecībā pret spēlētājiem ir tāda ļoti maksimāla tieksme tajā sportā gūt uzvaru. Un tas ir tas iemesls, kāpēc arī izceļās dažādi konflikti. Pieņemsim, atceries, ja mēs ar tevi bijām Somijā. Un mēs runājām ar treneru, mums bija spēlētājs, kurš bija tādā kā pārbaudē, un bija kāds pirmajos trendiņos nelielas kļūdiņas, un pēc tam mēs diskutējām ar treneri. Un treneris teica, ka kļūdas ir vajadzīgas, ir vēlamas. Ja? Viņi spēlētājiem speciāli ļauj kļūdīties, un bez kļūdām nav iespējams sasniegt šo sportisko izcilību. Savukārt, ja mēs paskatāmies ne visi, bet liela daļa arī no Latvijas, tā teikt, treneriem un tās kultūras, spēlētājs kļūdās, viņš momentāli tiek nosēdināts, uz viņu sakliedz, nolamā, un līdz ar to, protams, nākamajā epizodē viņš baidās kļūdīties. Ļoti svarīgs moments tas ir, un jā, tieši tie Somi arī teica, ka viņi pat meklē tādus spēlētājus, kas ir tā audzināti, kas nebaidās kļūdīties, kas ir gatavi atdot visu, lai uzvarētu to spēli. Viņi nedomā par, teiksim,
ko domā treneris vai ko domā, bet viņš ir šeit tagad un viņš ir iekšā tajā procesā. Tā ir tā audzināšana. Un es domāju, es tā noteikti nebiju audzināts, un manā laikā mēs nebijām audzināts. Mēs darījām visu ar domu, vai mēs pareizi to izdarījām vai nē, ko tas treneris tagad domā. Bet šeit varētu arī nošķirt profesionālo sportu no jauniešu. Ja? Teiksim tā, profesionālā sportā es vienmēr esmu teicis, ka man pat nav svarīgi, vai treneris ir izglītots, vai viņam ir izglītība vai kategorija. Ja? Galvenais ir rezultāts. Tie profesionāli atlēti, pieauguši cilvēki un principā veselība jau, tur tiešām tur ir galvenais rezultāts. Tas ir profesionālais sports. Bet ja mēs runājam par pedagoģiju, ko mēs sniedzam jauniešu vecumā un bērniem, tad tur, protams, ir pirmām kārtām vesels bērns, pirmām kārtām veselība, psiholoģiskā veselība un viss pārējais. Ja? Tātad te mēs tieši arī runājam, un mēs par šo tēmu arī esam jau sākuši diskutēt, ka tādiem mūsu jauniešiem ir jābūt, ka viņš nonāk 18 gados izlasē. Tu nedrīkst baidīties, kļūdīties, tev jāspēlē savu labākā spēle, ko tu vari dot, bet ja tev ir psiholoģiski kaut kāds sloks un tu baidies to darīt, tad tu savu potenciālu arī nevari tādā spēlē sniegt. Un labs pētījums, kas mums arī tagad ir RSU, ko mēs ar kolēģiem ar Vīnes testiem, mēs testējam atlētus no 18 līdz 25 gadiem, gan sporta spēļniekus, gan individuālajos sporta veidos. Mums ir kaut kur notestēti jau tuvu 400 atlētiem, un tur ļoti labi rezultāti nāk ārā, tiešām tādi stresa lēmumu pieņemšana, ja? Tad mums ir 3 gradācijas, ir augsta līmeņa sportisti, tad ir vidēja līmeņa, ja, un tad ir amatieru sports, 3 gradācija. Un amatieru sportā, ja, tieši tie testi ir krietni labāki nekā tiem augsta līmeņa atlētiem. Līdz ar to tas daudz ko izsaka, ka tā jaunības, tā pārāk lielās ekspektācijas, pārāk lielais sloks, ka tev ir jābūt jau rezultātam. Es domāju, tur arī ir daudz ko pētīt vēl. Un tā ir tā tēma, ko tu tikko pieminēji, un tas ir ļoti aktuāli. Psiholoģiskā sagatavotībā mums ir krietni jāiet uz priekšu un jātrenē arī psiholoģiskā sagatavotība sportistiem. Daudzi to nenovērtē, jo liekas, arī tā skaitā es pats, ja mēs tā runājam, cik mums ir tieši psiholoģiskās sagatavotības treniņi, nevis teiksim, slidošanas vai fiziskās sagatavotības. Mums arī, mēs tikai vairāk par to domājam, kā to iepīt un kā to darīt, bet mums tas pats arī mūsu personīgi skolā. Bet tā kā mūsu sarunas tēma šobrīd ir ētika, arī tad es domāju vienkārši tas pedagoģiskais pieeja, pedagoģijas metodas tieši no ētikas perspektīvas. Vēl viens praktisks piemērs. Viens jaunietis aizbrauca spēlēt hokeju uz Somiju, un viņa tēvs zvana pēc pirmajām nedēļām un saka, klausies, tiem somiem, te viss ir pilnīgi vienalga. Viņiem tas hokejs neinteresē, tam klubam nekāda rezultāts un sasnieguma neinteresē un tā tālāk. Es domāju, kā tā var būt. Vai tas ir kaut kas tāds unikāls un tas ir principā neloģiski un tā tam nevajadzētu būt. Paiet vēl 2 nedēļas un šis te pats vecāks zvana otro reizi. Saka, Rudolf, klausies, nav tā, kā es toreiz teicu. Es sapratu, kur ir problēma. Viņiem nav viena alga. Viņi vienkārši pēc kļūdām vai zaudējumiem uz bērniem nebļauj. Tas liecina par to, ka šeit Latvijā viņam bija šie pieredze, tātad pedagoģiskā pieeja, kad, ja mēs kļūdamies vai notiek komanda zaudē, tad mums ir agresijas izpausmes. Savukārt tur šī pieeja, acīm redzot, kardināli atšķirās. Un vēl viens interesants piemērs es arī tavu viedokli gribu dzirdēt par treneru un spēlētāju attiecībām saistībā ar šiem te iepriekš minētajiem ētikas principiem, kas ir vienlīdzība, taisnīgums un cieņa.
teiksim, Zviedrijas visa hokeja sistēma, kad mums ir U18, U20, tas jau ir sākās tāds kā profesionālais līmenis, bet līdz U16 viņiem ir noteikums, paraža, ko strikti ievēro pilnīgi visi treneri, pilnīgi visi spēlētāji visās 4 maiņās spēlē vienādi. Un mums ir piemēri arī, kad aizbraucam uz Zviedriju, notiek pirmās spēles, mūsu vecāki brauc viņus skatīties, un viņi nesaprot. Rezultāts ir 3-3, mēs spēlējam pagarinājumu, pagarinājumā vairākums mūs uzlaiž 4. maiņu, un 4. maiņa zaudē vārtus. Latvijā, man liekas, nekas tāds laikam netiek praktizēts, bet Zviedrijā tātad šī te vienlīdzība un bērnu mentālā labklājība ir prioritāra. Un es esmu runājis ar daudz vecākiem, kuriem tiešām bērniem ir mentāls problēmas. Viņiem ļoti patīk sports, viņiem ļoti gribās iet un sportot šajā komandā, bet ir kaut kāda atsevišķa situācijas treneri, kur šis te bērns netiek paņemts līdz uz kādu turnīru, viņam iedod pāris minūtes uzspēlēt, līdz ar to viņš jūtās atstāts malā, nevajadzīgs vai mazāk nozīmīgs un vērtīgs šajā komandā kā viņa komandas biedri. Tavs varbūt komentārs par šīm te 2 atšķirīgajām pieejām un praksēm. Pirmām kārtām uzreiz pateikšu, mēs gribam labāk spēlēt hokeju, arī Zviedri grib labāk spēlēt hokeju. Ja? Mēs vispār salīdzināt pilnīgi nav iespējams. Viena iemesla dēļ Zviedrija, Somija, valsts, kurās ir atlase, hokejistu atlase. Latvijā, es uzskatu, viņas nav. Mēs strādājam ar visiem spēlētājiem, kas mums ir. Tāpēc, ka, ja mēs kaut vai salīdzināsim U15 vai U16 līmeni Latvijā, nevis līmeni, ja, bet cik mums ir klubi. Ja, ja mums ir Latvijas čempionātā teiksim, kaut kādas 8 komandas, U15 līmenī 8 vai 10 grupā, tad Somijā vienā klubā U15 līmenī ir 2 vismaz. Un tur ir klubi, cik tur ir klubi, tu pats to zini, tad tur nav ko salīdzināt. Un to, ka treneris bļauj vai nebļauj, ja? Es domāju, ka Somijā arī ir treneris, kur atbrauks un viņš arī bļaus, teiksim, vai viņš ir adekvāti bļauj vai nebļauj. Bet tas ir pirmkārt, es vienmēr arī uzskatu tā, ka ir ļoti prasīgam jābūt un vienalga pret visiem vienādi. Tas ir vienādi, vai 4. maiņa vai 1. maiņa. Tādiem žēl ir tāda vienlīdzība ir jābūt tie kodeksi, ko tu minēji pirms tam, tā vienlīdzība, ja? Tās ir tie 3 galvenie vārdi. Tātad vienlīdzība, tu nevar būt, ka tev radinieks vai drauga, tur kaut kāds draugs, tad tu viņu izcel vairāk, tad tu neesi treneris. Pirmkārt, bērniem ir galvenais, lai viņiem ir jājūt, ka par viņiem rūpējās un rūpējās par visiem vienādi. Tā ir tā audzināšana. Ja? Prasīgam trenerim ir ļoti jābūt. Es uzskatu prasīgam pret visiem vienādi. Par necīnīšanos kļūdu, jā, es arī būtu dusmīgs. Ja vienkārši iznāk, viņš nav viņš necīnās. Tad droši vien arī es nosēdināšu malā. Bet ja cenšas un dara visu un, teiksim, ripa pārlec vai kā, es uzskatu, tā nav kļūda. Skaidrs, ka par kaut kādām epizodēm, kur spēlētājs nepilda norādījumus, seko atsevišķas sankcijas. Mēs varētu pāriet pie otras epizodes. Otra epizode ir jauniešu bērnu kautiņš hokejā. Tātad vecums laikam 12-13 gadi. Tu jau teici, ka hokejā ir, kaušanās ir kā laikam daļa no spēles sastāvdaļas. Nē, es nesaku, ka daļa. Es neesmu par to, ka ir jākaujas. Tas ir profesionālā līmenī, bet jauniešiem šādas epizodes jauniešiem hokejā ir pieļaujams? Es uzskatu, ka nē. Bet es domāju, visur notiek. Sporta zālē arī var sakauties un visādi gadījumi un puikas kaujās. Bet ir jāskatās, lai nav mobbings un lai kāds, tas mobbings ir trakākais, varbūt bez kaušanās, ja, bet ir tas, kas, teiksim, ir tie klusie ūdeņi, ir tādi, ja, un treneriem ir uzdevums to tādu
pārākumu pār sevi, teiksim, es esmu labāks, es labāk spēlēju, ar mani draudzējās tikai tie, un tu sliktāk spēlē, un tu tagad neesi mans draugs. Nu, tādu gan ir, tas ir treneru atbildība to ģērbtuvi saliedēt. Un tie kautiņi nav labi. Noteikti nav laba zīme, ja ir kautiņi. Un ir jārēģē. Un viens kautiņš tad ir kaut kāds signāls, bet ja ir vairāk kautiņu sezonā un iesaistīts viens un tas pats, tad tur ir problēma lielāka. Ja? Teiksim, es uzskatu, tā nevajadzētu, noteikti nevajadzētu būt tādām lietām. Un pa kautiņu par spēli, tu gribēji teikt par komandu pret komandu, jā? Vai? Tā bija viena spēle tajos brocēnos. Tagad nākamās epizodes, viņas ir vairākas. Tur arī ir iesaistīti kautiņi, bet šajos kautiņos ir iesaistīti vecāki. 3 piemēri. Tātad varbūt tur līdz kautiņam neaizgāja, tas bija futbols. FC Rīga pret Klaipēdu, bet tur vecāki skrēja laukumā un nebija tālu līdz sišanai tiesnesim. Tad otra epizode, kur 5. laikam izšķirošā fināla spēlē jaunatnes hokeja attīstības līgas spēlē Rīga pret Mogo. Tur tātad laikam bija vecāki sakāvušies iepriekšējā spēlē, un tāpēc skatītājs nelaida iekšā. Arī Mārups pirms gada basketbola spēlē bija necenzēti rupji lamājušies, liela alkohola reibumu ietekme un arī laikam bija kaut kādas dūras vicinātas. Šādi momenti. Vecāki, tā ir tava tēma. Es pateikšu vienu lietu. Kāds sloks ir trenerim, ja? Cik trenera darbs ir atbildīgs. Tad mēs no otras puses mēs redzam šādus vecākus, kur viņa intelekta līmenis ir tāds, ka viņš spēj bērnu spēlē bļaut, kauties. Tas ir vispār, prātam, neapturam. Es esmu pats piedzīvojis, kad māte sit bērnu no pretinieku komandas. Ja? Tad kāds tai mātei ir intelekts. Ja? Un treneris ar tādiem bērniem strādā. Tad viņš tos bērnus, viņš ir vienīgā persona, kas viņš to bērnu, tās mātes bērnu, kura sit, piemēram, citu bērnu, tad viņš ir vienīgā atbildīgā persona, kas viņu kaut kā var izaudzināt par normālu cilvēku. Un tādi vecāki tad ir nožēlojami, kauns. Principā tur ir mentālā problēma, mentālā veselība, ja vēl alkohols ir iesaistīts. Bet ko mēs varam darīt lietas labā, tikai vienīgi treneri savā starpā. Treneris ņemt atbildību par saviem vecākiem un tikai. Mēs neko citu nevaram. Un federācija var vienkārši viņus izraidīt ārā un nelaist uz spēlēm un vispār hallēs nelaist. Es esmu ar abām rokām par, un tas ir kauns pilnīgākais mācēt, uzvesties. Ja? Es arī paklausījos šos raidījumus, un tur bija intervēta federāciju amatpersonas, un šobrīd galvenais arī problēmas risinājums ir tātad apmācīt tiesnešus, nodot tiesnešiem instrukcijas par to, kā rīkoties, ko darīt, ja šādas epizodes ar vecākiem rodās. Bet vai tas nebūtu tā kā vairāk jāskatās uz kaut kādām tādām proaktīvām darbībām, nevis tieši tad, kad jau šie te konflikti spēļu laikā rodās? Es esmu dzirdējis Somijā, ja ir kaut kas mazākais kaut vai kliedziens tiesnesim, ko tu tur dari vai ko, viņam vienkārši palūdz iziet ārā no halles un uzreiz. Mums jau nevajag gaidīt līdz, kas sāksies kautiņš komanda pret komandu. Bet es personīgi saviem vecākiem arī bieži vien esmu teicis, mums ir sabraukums, mums ir mazie spēlē, un ja jūs dzirdat pretinieku komanda sāk palikt agresīvi, ejiet prom vienkārši, nesākiet, teiksim, tā es varu ar saviem vecākiem kaut kādu labumu, teiksim, nesākiet strīdēties un nedod Dievs, ja viņi ir tādi, lai viņi ir, bet vismaz mēs būsim saturīgi un... Kā ar vecāku padomēm? Mums ir arī vecāku padomu federācijā un cik viņas bieži sanāk kopā, cik viņas ir efektīvas? Es domāju, ka ļoti, ļoti efektīvi. Un Anda Masāļska ir vecāku padomas priekšsēdētāja.
Viņa arī ir uzstājusies seminārā, arī federācijā. Pēdējā laikā tiešām mēs šo tēmu esam aktualizējuši arī federācijā. Es gribētu ticēt, ka arī paliek labāk, arī vecāki uzklausa un ieklausās. Bet ir jau tādi, kas ignorē un viņi neko nezina un nenāk un nemaz nav dzirdējuši neko. Ja, ja tev arī jāgrib būt kaut kur iesaistītam. Ir vismaz jāizlasa e-pasts. Mana pieredze nedaudz ar vecākiem. Ļoti daudz vecāki tiešām ir fantastiski. Ar viņiem ir izveidojušās, es pat teiktu, ļoti tuvas un draudzīgas attiecības. Bet tomēr tajā sportā viena neliela daļa varbūt ar vecākiem, es viņos saskatu pat psihopātijas pazīmes. Un psihopātija varbūt tā viņas definīcija nenozīmē, ka tas ir cilvēks, kam ir jāatrodās tvaika ielā. Tie patiesībā ir ļoti harizmātiski cilvēki. Un, ja mēs paskatāmies globāli, tad šobrīd pasaules lielvarās pie varas īstenībā ir psihopāti. Un psihopātam ir divas tādas sabiedriski negatīvas īpašības, kas ir. Pirmā, tā ir absolūts empātijas trūkums. Viņiem neinteresē šajā ceļā un cīņā par uzvaru, kas cietīs, cik daudz cietīs, ko es nodarīšu, kādu kaitējumu varbūt citiem. Tā tad ir absolūts egocentrisms. Un otra īpašība ir, viņi visu laiku pārkāp pilnīgi jebkuras noteikumus. Gan līgumus, kas ir noslēgti varbūt ar klubiem, gan kaut kādas prakses parežas, un tāda absolūta tieksme un visi iespējamie līdzekļi tiek izmantoti, lai sasniegtu šos savus mērķus. Bet secinājums no šīm visām 3 epizodēm jauniešiem izpratne par ētiku, ētiskā morālā kompetence veidojas līdz ar personīgo kaitējumu, kāds ir nodarīts jau agrā bērnībā. Un līdz ar to šīs metodes un līdzekļi, kā savu mērķu sasniegšanas veids, viņos pēc tam nostiprinās, un šīs metodes viņi izmanto arī kā pieaugušie, jebkurā dzīves situācijā. Un mēs sabiedrībā arī no sporta sabiedrībā labi zināmiem cilvēkiem, es esmu dzirdējis, ka sporta mērķis ir audzināt labu cilvēku. Kas, tavuprāt, ir šī definīcija? Ko nozīmē labs cilvēks? Ko tieši sports var izaudzināt? Ko viņi ar to domā? Izaudzināt labu cilvēku, tā ir galvenā. Ja tā kā, teiksim, ārstam ir jādod savus zvērests, ja, tad trenerim arī būtu jādod, ja viņš mazo Jānīti ķerās audzināt, jādod zvērests, ka es darīšu visu, lai Jānītis būtu labs cilvēks. Es nezinu, vai tas ir pašsaprotami, bet tā tam ir jābūt. Tāpēc mēs pirmkārt esam pedagogi, ja? Treneris ir viss, mēs esam psihologi. Mēs nevaram teikt, mēs paņemsim psihologu tagad, jo es par to neatbildu. Es esmu tikai hokeja treneris. Ja? Fiziskā sagatavotība, es neesmu. Tad viņš ir fiziskā sagatavotības vesels bērns, vesels, spēcīgs atlēts, labs cilvēks Jānītis ir. Psiholoģiski labi sagatavots. Tas viss ir trenera atbildība. Un tas nenozīmē, ka tagad trenerim vajag augstākās izglītības psiholoģijā un visā pārējā. Viņam pirmkārt jābūt pašam labam cilvēkam, lai viņš tam Jānītim arī to varētu iedot. Ja tagad hokeja speciālists lielākais, bet varbūt pats diezgan tāds nevisai labs cilvēks, ja? Tad tas neies kopā. Tad pirmais zvērests mēs varētu sākt. No tās sporta ētikas teorijas, kāds ir labs cilvēks. Tātad sportā ir unikāls, tikai sportā eksistējošs morāls termins. Viņu sauc sportsmanship, jeb sportiskums. Un viņš apvieno 3 personiskās īpašības, kuras tikai sportā var vienlaikus apgūt. Tas ir fair play, godīga spēle, tas ir drosme uzņemties risku, mērķtiecība. Sporta uzdevums ir vienkāršiem vārdiem to visu pasakot vienā teikumā, audzināt godīgus, drosmīgus, mērķtiecīgus cilvēkus. Tā sporta funkcija un visa filozofija, kas šobrīd Latvijā eksistē, lai viņi to savu funkciju pildītu, viņi kardināli jāmaina.
jo mēs fokusējamies uz rezultātiem, nepievēršam uzmanību šeit personības attīstībai kā tādai. Tev, Rudolf, būtu savs klubs, ja, un tu būtu pats treneris. Ja. Nu, tev neviens nevar atnākt pateikt, tagad trenēs šitā. Tu esi iedomājies šitā. Tas ir no individu atkarīgs. Neviens nevar uztaisīt tagad Latvijā sistēmu, mēs tagad darīsim tā. Bet to, ko tu saki, pilnīgi pareizi. Es domāju, jaunā paudze, jaunie treneri to saprot arvien vairāk un vairāk. Viņi ir vairāk izglītoti. Un viņi tiešām arī to, tas nav nekas jauns, bet tā ir vienkārši cilvēcīgās vērtības, ko tu uzskaitīji. Ja? Un es domāju, ka jaunā paudze tiešām to saprot. Un tā ir. Bet uzspiest un pateikt, mēs darīsim tā, ir daudz privātās sporta skolas. Tur ir treneri, kas es neiešu, es darīšu, kā es gribu, piemēram. Tas fokus ir jāpamaina sevišķi jauniešu sportā no tā lielā akcenta, ko mēs arī redzam visos vecākos. Ja? Kad Somijā 12-gadīgie vecāki vispār nemaz nepievērš rezultātam uzmanību, un mums 12-gadīgie māma skrien uz laukumu un ar augstupēžu kurpi sāk daudzīt tiesnesim pa kasku, ja, jo viņš tur kaut kādu ne tādu svilpi ir, ne tādu lēmumu pieņēmis. Par to ir tas stāsts. Bet kā to vispār varētu mainīt? Vai tev ir idejas, kāds būtu tas tīri praktiskais līdzeklis, mehānisms, kā mēs varētu vairāk iet šajā te sabiedrības morālās attīstības to ceļu, nevis fokusēties uz tikai un vienīgi uz tiem panākumiem un uzvarām? Nē, mainīt, es domāju, ar semināriem, ar sapulcēm un ar izglītību, jauno treneru izglītību. Tā mēs tikai, es domāju, varam arī mainīt. Un mums arī jau ir bijuši arī semināri par šo tēmu, teiksim, federācijā, ja, par to trīsstūri saucamo vecāks, audzēknis un treneris. Ja, un tā ir tā izglītības sistēma ar tiem semināriem, ko mēs cenšamies pasniegt, gan arī vecākiem. Arī ir bijis vecākiem tāds seminārs, bet nav spiesta lieta viņus apmeklēt arī. Kā vēl, ar sodu sankcijām tām pašām spēles laikā negaidīt, kad jau kautiņš būs vismaz, bet reāli pa kaut kādiem saucieniem jau apzināt tos vecākos, tos kritiskākos. Ja? Viņi ir atnākuši, viņiem bija tur 2 diskvalifikācijas pavērojumi, kā viņš šodien uzvedās. Ir kaut kas, uzreiz atkal palūdz aiziet, tikai tā. Un prasīt no treneriem to atbildību, ka viņi ir atbildīgi par saviem vecākiem. Aizbraucot uz spēli, tu esi atbildīgs arī par vecāku uzvedību. Man ir viens arī no pasaules prakses un no teorijas ļoti labs risinājums, bet pirms es viņu izsaku, es gribu vēl vienu 4. epizodu pieminēt arī mūsu hokeja vidē, šis te skandāls ar Krievijas hokeja aģentiem. Tātad īsas situācijas ieskats 3 gadu laikā vairāk kā 50 Latvijas spēlētājiem ir publiskajā statistikas portālā piestiprināts Krievijas karogs. Pēc būtības tātad spēlētāji saka, ka viņi paši neko nezina. Un te iespējams morāli tādi, kad ja jūs neinteresēties par politiku kaut kādā brīdī var sākt interesēties par jums. Bet pēc būtības likums nav pārkāpts. Skaidrs, ka likuma devēja mērķis iespējams bija no šādām situācijām izvairīties, viņas nepieļaut. Bet likuma definīcija un traktējums ir tāds, ka šajā situācijā nekas nav pārkāpts. Bet sabiedrībā izskan rezonanss, tātad tā situācija viņa ir nepieņemama. Mēs dzirdam arī, kad izskan dažādi teicieni, kad ir kauns, ka tas ir aizvainojums un tam līdzīgi. Vai tev ir bijušas vēl kaut kādas praktiskas situācijas, kad notiek neētiskas darbības, bet tu neko nevari izdarīt, jo nekas tur nav pārkāpts? Par savu to portālu ir atbildīgs katrs spēlētājs. Teiksim, ja piekļuvi ir tikai tur maksas piekļuvi, tad aģents ir atbildīgs par attiecīgā spēlētāja, kas tad tur viņam ir
ielikts. Man dēlam arī bija uzlicies viens cits atkal. Es to pamanīju, vai viņš pats to pamanīja. Mēs tā ātri samainījām, jo tur tas portāls ir tāds, ko tur var ļoti viegli samainīt. Ja? Bet katrs spēlētājs, protams, ir atbildīgs. Vai viņš to zināja vai nezināja, tas ir uz viņa sirdsapziņas. Es te vienkārši domāju par to, galvenā doma bija par principu, kad ir situācija, kura ir ētikas normu pārkāpums, bet tajā pašā laikā mums nav tāds ētiskais dokuments, neviena tāda bāze, kā mēs šo pārkāpumu varam konstatēt. Izplatīts sabiedrībā ir arī tāds teiciens, ja tu kaut ko sāc runāt par ētiku un diskutēt, tad šis te potenciālais pārkāpējs tev uzreiz prasa, kur tas rakstīts. Un kāpēc es to stāstu? Tad vispār arī lielās sporta organizācijas pasaulē ir pēdējā laikā pieņem šos te ētikas kodeksus. Gan FIFA, gan daudzas federācijas, gan pat Zviedrijā mazie klubi. Un tas viss ir uzrakstīts, kādas ir principi, šie te manis minētie vienlīdzība, taisnīgums un cieņa, viņi tiek ierakstīti šajos te kodeksos. Un redziet, ētikas kodeksi, viņi ir balstīti principos. Un principi ir ļoti grūti pārkāpt. Savukārt likumu, kā arī mūsu šajā te situācijā ar Krievu aģentiem, viņi ļoti bieži ir grūti uzrakstīt tik pilnīgi, lai viņš regulētu visas situācijas. Viņos ļoti bieži ir robi un viņi ir pietiekoši neelastīgi. Tātad ētikas kodeks ir mehānisms, kurš regulē vēl viens svarīgs punkts pilnīgi visu sporta vidē, sporta organizācijās iesaistīto pušu pienākumus, tiesības un atbildību. Jo ētikas mūsu apskatītajās epizodēs mums ir iesaistīti vecāki, mums ir iesaistīti spēlētāji, mums ir iesaistīti treneri, bet ir iesaistītas ētikas dažādos pārkāpumos visas puses, tā skaitā arī vadības. Un ētikas kodeks nosaka pilnīgi vienādus pieņemamas uzvedības normas un principus pilnīgi visām ieinteresētajām un iesaistītajām pusēm sportā. Un tāpēc viņš ir efektīvs, praksē apstiprinājies, ka tas ir efektīvs mehānisms, kā uzlabot ētisko vidi visās sporta organizācijās un sporta pārvaldībā. Es tikai par, ja tādu var ieviest un viņš strādā un viņu neapiet. Un es tikai, protams, ja tādu. Viņu var ieviest, un viņu ievieš divos dažādos veidos. Ir tas pieeja, kas saucās no augšas uz leju vai no apakšas uz augšu. No augšas uz leju tas nozīmē, ka mēs to varam pieņemt ar likumu. Šāda valsts un šāda prakse eksistē un pastāv. Tas ir izdarīts Šveicē. Tur ir pieņemts likums, kur pilnīgi visiem sporta klubiem obligāti ir jāpieņem un jāievieš ētikas kodeksi. Otrs, to var darīt pilnīgi jebkura federācija, kas apzinās un saprot, ka tas ir vērtīgi, nepieciešams un vajadzīgs, lai mēs šo te ētisko klimatu un ētisko vidi uzlabotu un mainītu. Un trešais un pēdējais ir, ka to var darīt jebkurš sporta klubs. Pats personīgi iekšienē visiem, teiksim, Zviedrijā, visos mazajos klubiņos ir savi ētikas kodeksi, ar ko viņi iepazīstina vecākus, iepazīstina bērnus. Tajā brīdī, kad jaunietis iestājās sporta klubā, viņš parakstās par to, ka viņš ir iepazinies ar ētikas kodeksu. Ja? Un tādā veidā šie normas un principi tiek pamazām iedzīvināti praksē. Cilvēki viņus saprot, izprot, kas ir svarīgi sportā. Un nenākās arī saskarties ar jautājumu, kur tas ir rakstīts. Arī mums ir ētikas kodeks. Oficiāli. Viņam ir jāpieņem, tāpēc, ka mums ir akreditēta sporta skola. Jā. Bet, ja tu runājot par profesionālo sportu, tad es domāju, tur vajadzētu būt varbūt federācijas līmenī. Ja? Katrs klubs pieņem savu ētikas kodeksu, pareizi. Es tā redzu. Arī Zviedru klubi no mazie bērniem savus ētikas kodeksus. Ja? Bet, ja mēs runājam par profesionālo, tad mēs jau ejam augstāk nedaudz jau.
vai ne? Federācijas līmenī. To var darīt federācijas līmenī. Federācija var izdot kaut kādu vienotu šablonu ar to, kādam tam ētikas kodeksam ir jābūt, jo tur jau var iekļaut daudz dažādas normas un principus. Jā. Un ir arī daudz diskusijas par to, cik viņi ir efektīvi. Un ļoti bieži arī, ja mums nosaka pienākumu šādu te kodeksu ieviest, tad mēs viņu it kā pieņemam, bet viņš principā ir tāda deklaratīva izkārtne, kur praktiski labumu nedod. Principā galvenais vispār ir visai sabiedrībai, sporta organizāciju vadītājiem saprast, un lai ir vēlme, kad šī vide ir jāuzlabo, kad viņi ir jāsakārto, un lai ir vēlme to izdarīt. Un tad tam ētikas kodeksam ir jābūt kvalitatīvam, lai viņš tiešām strādātu. Jo, ja viņš ir ieviests, teiksim, pieņemts un kaut kādā mājaslapā ielikts, viņš jau nedos nekādu labumu. Tur vispār statistika par ētikas kodeksiem ir tāda, ka viņa efektivitāte tiek vērtēta un noteikti pēc ziņoto pārkāpumu skaitu. Ja mēs pieņemam ētikas kodeksu, ja mums sāk ziņot par tādiem un tādiem pārkāpumiem, tā ir pirmā indikācija, ka tas ir veiksmīgs un strādā. Jo šie ētikas jautājumi, kā mēs redzam no šīm te epizodēm, un tāpat tas ir tikai aizberga redzamā daļa, apakšā noteikti daudz dažādas citas epizodes, par kurām mēs vienkārši nezinām, bet viņas noteikti eksistē un pastāv. Un, ja ir šis statistika par ziņojumiem, tas nozīmē, ka kodeks strādā. Ja mēs viņu pieņemam un tur tālāk nekas nenotiek, tad tā vairāk ir kā izkārtne. Tā, mēs esam labi parunājuši par ētikas jautājumiem. Paldies, ka atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Bija interesanti, bija patīkami, un tad jau tiekamies. Jā, paldies. Šī bija epizode par ētiku. Turpiniet mums klausīties. Es ceru, ka jums patika un bija interesanti. Turpmākajā epizodē ir paredzēta cita, arī ļoti fundamentāli svarīga tēma par sporta pārvaldību, bet par to jau sīkāk nākošajā reizē. Paldies, čau un uz tikšanos!